Sveiki, Bibliotēvē. Šodien nedaudz pavlogosim. Es ar Ievu un Ričardu brauksim uz startu uz Leduslaikuntu parku. Brauksim kopā ar Valmieras integrēto bibliotēku un spēles meklēt pēdas dalībniekiem. Uzminiet, kas tur tuvojas. Tieši tā. Tā ir Ieva. Cik brīnišķīgi. Kāds tev noskaņojas, kāds tev ideja šo braucienu mūsu kanālam? Noskaņojums ir ļoti labs. Rodas sajūta, ka šis brauciens būs labs arī. Paldies! Tas tas kaut ko. Ko tu lai stāst? Pastāst, cik jauki. Labrīt, kas nav vēl redzēti. Ričard, labrīt, es tev dodu rīku. Jā? Tev vajadzētu vispār kaut ko priekšiņā, varbūt vērtāk, jā? Sākt visu ar to, kad mēs sāksim, Gustav. Neskrien lūdzu pa priekšu zirgam. Anita ir, Lolita Dreimana ir, Gustavs ir, Ričards, protams, Ieva, jaunieši mūsu jaunaudze. Tāds. Jā, tā ir ļoti svarīga informācija. Brīnišķīgi. Ko es tev saku? Pajautā kaut ko. Stāsti Igauniem brīnišķīgi. Iebrauc un negribu Igaunijas vēstures. Latvijā skaistāk lauki. Igaunijā nav tik skaistāk. Pēc starta vēl 60 km, bet man nāk miekst pēc ķēdpagoli. Pastāst jau, kā tev pašlaik patīk viss. Ričard, ko tu dari? Es filmēju filmu, video dokumentu par šo ceļojumu. Jā. Tā mums viņa ir bibliotekārs. Bibliotekā ļoti tāds aktīvs bibliotekārs. Jo, viņš ir labs, es piedodu. Bibliotekārs aktīvi. Jo vajag mūdrumu cilvēkiem. Tā, vispār interesi pēc vienreiz saskaitamies, vai mēs tiešām esam 21, kā rakstīts. Ja nu kāds somā paslēpies. Tā iet. Man iznāk 20. Jūs pati sev pieskaitījāt? Jā. Vai tiešām neviens neprot? Man ir bail. Jā, es varu vēlāk. Labāk tu paņem noliec, ja? Labi. Silti. Nu jā. Savādāk sāksies histērija drīzumā, ka gribas ēst. Cik skaisti. Jā. 20 km līdz mamutiem un laižam. Laižam. Gaidām kiti. Nav diži liela priekš Latvijas, un tāpēc jau nerunāju par pašu. Un 3 miljonus no eiro. Pamatojums, kāpēc viņš ir šeit, ir tāds, ka šis apvidus igauniski saucās Voremā, jeb latviski tas būtu tā kā drumlinu zeme. Un šie te drumlini, jeb būri, ir principā no lielā ledāja kušanas rezultātā radušies tāds. Ledus laikmeta šeit ir ledus. Ir apgrūtinoši. Un tā, Leduslaikuntu parkā kaut kas nedarbojas. Viņi pat atvainās par to. Pagriezt var, bet nekas uz priekšu neiet. Nu, Ieva, kā tev patīk? Ir labi, jā. Turēsim ļoti biezs karoks, tad viņš tāpat kā gājputni pārvietojās no siltajām zemēm
Mēs atrodamies Kalavieslaiga pirkstā. Tu tā neizskatās. Izskatās Tagad viņi tiešām domās, ka viņa pirksts izskatās šādi. Viņi dzīvo Dienvidpolā, viņiem pa vidu ir visa zemes lodes. Gustavs brauc. Sveicināti pavāšanā kopā ar Gustavu. Šodien mēs gatavosim īpašus produktus, ko mums būs šodien nepieciešams. Teika ir pieslēgtā. Skapīšanas ir rūpums. Mēs esam ļoti sliktā studijā atbraukt, tāpēc ūdens netek. Līdz mums pie darba. Pagatavot mēs nevaram neko. Dalies savos iespaidos par ledus laikmetu parku epicentru Igaunijā. Bija jau interesanti, bet domāju, ka būs kaut kas labāk. Ai. Tagad mēs esam pie kaut kāda ezeriņa. Ziet, mēs tagad, kamēr citi ēd, mēs neēdam. Mēs ejam skatīties, iesim uz laiku, viņi varbūt Ieva laiks iekšā, to redzēsim, te jūs tālāk redzēsiet video, kā būs, vai viņi laiks vai nelaiks. Pagaidām viņa doma, ka laiks, ja būs ūdens labi silts, jā. Paskat uz šo! Gaujas plosvīgi. Gaujas Salvo krasts sajūtu parks. Jau spīd saule. Šeit var redzēt vairākas tādas foršas vietas iekšā upē, tāpēc, ka mums te brauc kuģīši. Reku viens tur ir noparkojies kuģīši. Un tāpēc, un iedeva naudu aizņēmumu, lai uzbūvētu pilsētnieku šādu te akmeni pilsētu. Jo viņš tā pieejas. Mums ar nevajag, mums ir pakaļā. Tā mazīgi pa priekšu. Mazīgi pagriezīs. Kur mēs tagad esam? Botāniskajā dārzā. Tieši tā. Tagad filmē. Daudz autobusu. Mēs bijām botāniskajā dārzā. Un mēs tur redzējām kāju mazuli, nevis kājeku. Tālāk.
Nu, jā, mēs izbraukam. Mēs redzējām arī pīles. Neko mēs darīsim tālāk. Un tālāk mēs brauksim uz iepirkšanās centru. Paēst. Nu, protams, pienāk laiks arī kaut kam neveselīgam. Mēs esam Rimī, Tartu, Lonas keskus. Mēs braucam uz Valmieru. Tajā pietura nekas nav atgadījies, bez stresa. Tikai salūza autobus. Skaistu nosaukumu pieturu. Mēs atrodamies Rengu. Igaunijā, jā, tad tagad ir problēma, ka kaut kas tek un autobus nekust uz priekšu. Gustav, vai tik nevar tevi kaut kas sakarā? Nu. Ir stresa apstākļi, Ieva nervozē, Ričards nervozē. Jā, pildībā roka trīc. Redziet, roka trīc. Šausmīgi. Tas ir traģiski. Man es nepārāk nervozēju. Lolita nervozē. Kāpēc gan? Viss ir ļoti skaisti. Lolita arī saka, ka viss ir ļoti skaisti. Nekur Lolita redziet, kādi šodien viņi ir ieguvusi brīnišķīgi aprocīt no Lola keskus. Jā, keskus. Jā, keskus, nes Lola keskus. Jā, keskus. Jā. Kur vēl viena bibliotekāra, ko sauc Anita. Viņa arī tur runā pa telefonu tagad. Viņam arī kādu brīdi, es vispār nepaņēmu neko, jo citādi sākšu satraukties. Es paņēmu telefonu, jo man tas ir Jau manu lādētu. Tā ir man vērtīgākā lieta, kas man... Vēl austiņas arī pietiekam vērtīgas. Nu kā jums gadījās tāds Pirmais. Un tu, Ričard, neko nepaņēmi līdzi ārā? Nē, tikai sevi. Ko tu? Tev ir visdārgākais. Telefons, redzat, ievēt telefons. Mēs filmējam viņas telefonu, tikai telefonu, neko nepārprotiet. Redziet, tur ir šoferīts iekšā un vēl kāds vīrietis. Viens no pasažieriem. Viņi tā mums palīdz, lai mums redzēt, kā mums skaists autobus lilīgā krāsā. Ievā, tas ir ceriņu tonis. Jums tas ir siltāk, tagad, kad saules nav. Es baidos, ka šeit varētu nebūt. Paēd, tad tu vispār neko nevar izdarīt. Tev jābūt bada sajūtai, tādā bada stāvoklī, un tad tev vismaz ir motivācija kaut ko darīt. Un tagad mēs dodamies pastaigās pa Rennu pilsētiņu. Man netērē bateriju. Varbūt telefons būs jāvāc. Tepat vien ir. Jā, kaut kur ir kāda durtiņa. Jā, mēs ejam ielā. Hai! Mēs atgāzāmies no pastaigas. Un jau mūs vienā brīdī pameta. Un tagad es nezinu, kur Ieva ir. Autobusiņš tiek remontēts. Un šoferītis skatās, ko var darīt un tā. Bet, nu, es nezinu, kur ir Ieva. Nu, es arī viņu tā apkārtnē nekur neredzu. Tā kā, nu, tās var būt problēmas. Ričard, tu zini, kur ir Ieva? Jo viņi ir... Jo viņi vienā brīdī no mūs... Un tā, ejot, es arī atradu Ievu. Staigāju apkārt. Kur tu visu laiku sēdēji? Atradi? Tur ir? Es arī meklēju. Kāpēc nenāc nepakam? Un Ričards arī mums bauda pastaigu, kamēr ir iespēja. Tagad par Rengu ciematu tikmēr, ne ciematu, bet pilsētiņas, Ričards bauda vakar pastaigu. Tev patīk šādi, kad šitādas situācijas ir radušās? Jā, bet, protams, ka patīk. Pateicoties šim notikumam, es šo piedzīvojumu atcerēšos daudz ilgāk nekā pārējos. Un kā ir ar tevi, Ieva? Nav slikti, bet man labāk patīk mājās. Un kā ar tevi, Gustav? Man patīk. Jo man patīk tas, kad visi ir tā sadalījušies vairāk vai mazāk pa bāriņiem. Ir tāda sajūta, ka mums pieder vismaz daļa no šī te Rengu apriņķa. Jo kur vien tu ej, 100 metru rādījusā, kā vieni mums tu redzi savējos. Tiešām sajūta, ka tu esi tā kā lielā privātmājā. Esam atpakaļ autobusam, braucam uz Valmieru.
telefona beidzās atmiņā.